Sveicināti! Iepriekšējās tēmās mēs esam pieskārušies intelektuālajam īpašumam un vienam no intelektuālā īpašuma veidiem - autortiesībām. Tomēr vajadzētu saprast, kādā veidā visas šie tiesiskie jautājumi tiek regulēti gan pasaules līmenī, gan arī Latvijas likumdošanā. Tāpēc šodien mēs mēģināsim noskaidrot, kāda tad ir tā likumdošana, vadlīnijas, pieņemot dažādus normatīvos aktus un regulējot tiesiskās attiecības attiecībā uz intelektuālo īpašumu un intelektuālā īpašuma autoriem, kā arī tā izmantošanu. Pasaules līmenī ir divas vadošās organizācijas, kas nosaka galvenos virzienus, kā vajadzētu aizstāvēt intelektuālā īpašuma autoru tiesības. Viņi definē arī to, kas ir atļauts, kas nav atļauts, tiek noteiktas kaut kādas rekomendācijas, vadlīnijas tieši attiecībā uz intelektuālā īpašuma sfēru. Viena no tādām organizācijām ir Bernas konvencija. Tātad pēc būtības Bernas konvencija tas ir dokuments, kura pilnais nosaukums ir Bernas konvencija par literatūras un mākslas darbu aizsardzību, un to ir parakstījušas vairāk nekā 176 dalību valstis. Bernas konvencija tika sastādīta, izveidota un akceptēta ar tādu domu, lai jau 19. gadsimtā risinātu problēmu, kas ir saistīta ar nelegālu intelektuālā īpašuma un mākslas darbu izmantošanu. Laika gaitā, parādoties jauniem intelektuālā īpašuma veidiem, tiek papildināts sarakstīns ar to, kādi objekti tiek aizsargāti, bet galvenā Bernas konvencijas būtība un uzdevums ir tāda, ka nodefinēt visām dalību valstīm vadlīnijas, ieteikumus, kā aizsargāt intelektuālā īpašuma autoru tiesības visā pasaulē. Pēdējā Bernas konvencijas redakcija ir no 1979. gada 28. septembra. Latvija arī ir to valstu skaitā, kuras ir ratificējušas šo te Bernas konvenciju. Uz Bernas konvencijas izstrādātajām vadlīnijām balstās arī vispasaules intelektuālā īpašuma organizācija, un šī te organizācija nodarbojas ar to, lai palīdzētu valstīm ieviest Bernas konvencijā noteiktās normas valstu likumdošanā. Latvijas likumi attiecībā uz intelektuālo īpašumu atbilst Bernas konvencijas prasībām. Galvenās iezīmes un noteikumi, kurus ir nodefinējusi Bernas konvencija. Šeit jūs redzat sarakstu ar tām un ar tām iezīmēm. Nākamajās lapās es mēģināšu paskaidrot, kas aiz šiem te jēdzieniem un aiz šiem noteikumiem slēpjas. Tad mēs šeit redzam, ka ir automātiskā intelektuālā īpašuma aizsardzība, tiek nodefinēta arī nacionālā attieksme pret intelektuālo īpašumu, tiek nodefinēti minimālie standarti attiecībā uz aizsardzību, tiek aprakstītas autoru tiesības, aizsardzības termiņi un arī tiek nodefinēti kaut kādi izņēmumi un ierobežojumi. Automātiskā konvencija nosaka, ka jebkurš intelektuālā īpašuma autors saņem autortiesības uz viņa radīto intelektuālo darbu bez kaut kādām papildus formalitātēm. Tas nozīmē to, ka tiklīdz darbs ir tapis, materializējies, autors kļūst par šī darba īpašnieku un autoru, un reģistrācijai nav jāveic kaut kādas speciālas, īpašas, formālas procedūras. Nacionālā attieksme savukārt paredz to, ka
Visiem konvencijas dalībniekiem, visām dalību valstīm, pret autoriem ir jāizturas tā, ka pret savas valsts autoriem ir jāizturas tāpat kā pret citu valstu autoriem. Tas nozīmē to, ka intelektuālais īpašums, kas radīts vienā valstī, pilnīgi pēc tādiem pašiem principiem tiek aizsargāts arī citās valstīs, bez kaut kādām īpašām atlaidēm un ierobežojumiem. Minimālajos standartos Bernes konvencija nodefinē galvenos momentus, kas ir saistīti ar aizsardzību, un viens no tiem ir aizsardzības ilgums, otrkārt tiek nodefinētas autoriem piešķirtās tiesības, un tiek aprakstīti, ka valstīm pastāv tiesības noteikt arī kaut kādus izņēmumus un ierobežojumus intelektuālā īpašuma aizsardzībā. Dalībvalstis drīkst nodrošināt stingrāku aizsardzību nekā Bernes konvencijas noteiktie minimālie standarti. Autoru tiesības. Bernes konvencija nosaka autoriem piešķirtās ekskluzīvās tiesības, starp tām ietilpst arī tiesības reproducēt, tiesības izplatīt, publiski izpildīt savus darbus, un arī tiek piešķirtas tiesības darbu autoriem noteikt veidus, kā viņu darbi tiks izmantoti, un tiesības kontrolēt savu darbu izmantošanu, kad darbu pārvaldīšana tiek nodota trešajām pusēm. Aizsardzības termiņš, ko nosaka Bernes konvencija uz autortiesību darbiem, ilgst visu autora mūžu plus vismaz 50 gadus pēc viņas nāves. Kā jau minēts, ka daudzas valstis var nodrošināt arī ilgākus un stingrākus aizsardzības termiņus, Latvijas likumdošanā ir pateikts, ka autortiesību aizsardzība ilgst 70 gadus pēc autora nāves. Par attiecībā uz izņēmumiem un ierobežojumiem Bernes konvencijā ir aprakstītas gan autoru ekskluzīvās tiesības, kuras nedrīkst pārkāpt, tāpat laikā ir arī atzīta norma, ka var būt izņēmumi un ierobežojumi šo tiesību pielietošanā. Dalībvalstis, piemēram, drīkst noteikt noteikumus un ierobežojumus autoru tiesībām, piemēram, lai autoru darbus varētu izmantot zinātnes, valsts darbības, pētniecības nolūkos un citiem mērķiem bez saskaņošanas ar autoriem. Kā jau tika minēts, Bernes konvencijas noteikto normatīvu ievērošanu mēģina ieviest dzīvē Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācija. Šī organizācija ir Apvienoto Nāciju specializēta aģentūra, un tā veicina gan starptautisku līgumu izstrādi, kā arī nodrošina resursus un pakalpojumus, lai palīdzētu valstīm kā reize ievies šo te intelektuālā īpašuma aizsardzības likumdošanu un sistēmas. Galvenās lietas, kuras mēģina atbalstīt un nodrošināt WIPO, ir WIPO līgumi ar dalību valstīm. Latvija arī ir to valstu skaitā, kurā ir parakstījusi līgumu par sadarbību ar organizāciju WIPO. Tiek izstrādāti starptautiskie standarti šajā jomā. Tiek nodrošināta palīdzība un konsultācijas intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesību jomā. Tiek nodrošināti dažādi arī intelektuālā īpašuma pakalpojumi, kā arī tiek veikta kapacitātes veidošana un stiprināšana, lai
līmenī aizsargātu intelektuālo īpašumu un, protams, tiek veiktas apmācības. Lai pamatotu visu šo darbību nepieciešamību, tiek veikti arī dažādi pētījumi un publikācijas, kā arī tiek organizēta un nodrošināta palīdzība intelektuālo tiesību aizstāvēšanā un informēšanā. Latvijā arī ir virkne normatīvu akti, kas reglamentē intelektuālā īpašuma izmantošanu, un būtiskākais no tiem ir autortiesību likums. Tālākajās tēmās lielākā daļa informācijas kā reizi tiks izmantota un lietota no autortiesību likuma ar skaidrojumiem attiecībā tieši uz intelektuālo īpašumu un uz autortiesībām, intelektuālo īpašumu un licencēm. Bet tā kā pie intelektuālā īpašuma tiek pieskaitītas arī preču zīmes, tātad ir preču zīmju likums, lai nodrošinātu autoru kolektīvo intelektuālā īpašuma pārvaldīšanu, tātad ir izstrādāts arī autoru tiesību kolektīvā pārvaldījuma likums, filmu likums, patentu likums, un kā pēdējās jūs redzat, ka ir līgumi par autortiesībām, kas noslēgti ar starptautisko vispasaules intelektuālā īpašuma organizāciju WIPO.